Jānis Ošlejs ir valdes loceklis ideja grupā Radošuma pils, kurā darbojas virkne Latvijā pazīstamu uzņēmēju un pedagogu. Viņi uzskata, ka inovācijas ir mūsdienīgas un bagātas ekonomikas galvenais pamats, taču to obligāts priekšnoteikums ir radošums. Tieši tādēļ pasaules vadošajās valstīs tik liela vērība tiekot pievērsta radošuma attīstībai skolās. Radošuma pils radās tā, kad mēs kopā ar vēl vairākiem dombiedriem Sofijā, Bulgārijā, satikām Edvardu de Bono. Un Edvards de Bono ir viens no tādiem pamatdomātājiem par to, kas ir domāšana vispār, kas ir radošums, un viens no pamatlicējiem domāja par to, ka radošums nav viss talants, bet ir prasme. Respektīvi, ka ik viens var iemācīties domāt, un ka ik viens var iemācīties radoši domāt. Un pamatojoties uz savu atklājumu un izstrādājumu, Edvards de Bono izstrādājis ir vairākas metodes, praktiskas metodes, kā uzlabot domāšanu par lietām un kā padarīt domāšanu par lietām efektīvāk, tā, lai mēs varētu ātrāk izdomāt labākus un pareizākus risinājumus. Radošuma pils ir uzsākusi darbu pie mūsdienīgas domāšanas attīstības Latvijā, ieviešot radošās domāšanas stundas kā pilotprojektu 69 Latvijas skolās. Pasniedzēji, kuri vada radošuma nodarbības, augusta beigās tika apmācīti pasniegt šīs fakultatīvās nodarbības, izmantojot Edvarda de Bono metodi. Tātad de Bono domāšanas kursam 3 pamatsastāvdaļas. Viena sastāvdaļa atļauj koncentrēties uz atsevišķo vispārīgajā un pēc tam uz vispārīgo atsevišķajā, tā, lai mēs spētu ieraudzīt gan detaļas, gan kopējo. Otra kursa sastāvdaļa, pēc būtības līdzīga 6 cepura metode, mums ļauj paskatīties uz problēmu no 6 dažādiem rakursiem. Mēs paskatāmies uz informāciju, ko mums dod par šo problēmu, uzliekam balto cepura galvā. Mēs paskatāmies uz visu negatīvo, kas mums sakāms ir par šo problēmu, uzliekam melno cepura galvā. Mēs paskatāmies uz to, kā mēs jūtamies par šo problēmu, kāds mums ir intuitīvās, uzliekam sarkano cepuru galvā, vai uzliekam zaļo cepuru galvā un esam ļoti radoši par šo lietu. Un īpaši tas ir ļoti noderīgi tad, ja grupa domā, lai visi cilvēki vienlaikus domātu tikai pozitīvi, bet tikai negatīvi. Un ļoti ir labi un izdevīgi, ja visi vienlaikus domā pozitīvi, jo tad viens otru nekritizē. Un trešā ir viņa saņas domāšanas metode, kad mēs radām iespējas paskatīties no malas uz mūsu jau ierastajiem stereotipiem, lai mēs tādā veidā paši spētu radīt jaunus patērnus un rakstus un jaunus stereotipus.